Jau apmēram nedēļu iztukšots stāv Krustpils dīķis. Vēl atlikušajās peļķēs plunčājas kāds pīļu pāris, bet izsalkušākie no tām ķeksē tur palikušās zivis. Ūdens dīķī esot nolaists, jo būvnieki tuvāko nedēļu laikā remontēs pie tilta konstrukcijām sarūsējušo aizveru. Remontējot šo tiltu šajā darba apjomā, kas bija paredzēts cukurfabrikas apļu rekonstrukcijā, tad arī atklājās, ka jāsaremontē šie aizvari, jo te bija sarūsējuši. Darbus veic Sijā viadukts, kas ir Sijā ceļu būvniecības sabiedrība Igate nolīgtie apakšuzņēmēji. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilsētas saimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs stāsta, ka atbildīgo dienestu speciālisti noteikti izmantos izdevību, ka dīķa krasti ir sausi, lai savāktu visu, kas gadu gaitā tur ir sakritis un sabērts, piemēram, automašīnu gumijas riepas un citas drāzas. Tīrīt dīķa gultni gan nesot paredzēts. Jautāts, vai ūdens nolaišana nenodara kādu ļaunumu dīķa faunai un florai. Pašvaldības pārstāvis teica, ka nekas īpašs šajā ūdens tilpē nesot ne dzīvojis, ne audzis. Zivis pa ūdens ceļiem dīķī atgriezīsies līdz ar aizvaru atvēršanu, arī augi atjaunošoties. Nekādu aizsargājumu augu šajā dīķa apkārtnē nav, parasti ūdens augi, tā kad, manuprāt, viss tur būs kārtībā. Dīķī ūdeni sāktos pildīt paredzēts tikai pēc pāris nedēļām, tas ir septembra vidū.